Gulbenes novada Lejasciema pagastā Ingūna un Ainārs Ozoli 2012. gadā īstenoja ideju pašiem par savu ģimenes biznesu. Tagad jau 4 gadus viņi cep maizi un savu produkciju piedāvā Vidzemes un Latgales tirdziņos. Kā atklāja saimnieki, pirmie kukulīši cepti tepat mājas krāsnī, pēc paudzēs glabātas receptes. Iesākumā maizi cepuši vien savām vajadzībām un draugiem, taču saņemot labas atsauksmes, ģimene nolēma maizes cepšanai pievērsties jau ar lielāku vērienu. Ir tā, ka mūsu māte cepa maizi kādreiz, ja? Vecā māte cepa, un tās receptes daudz maz kaut, viņi zina, kā to dara, kā to darīja agrāk, vai preiz sakot, kā to darīja pie mums. Un tad domājam, ka vienkārši jāpamēģina. Vēl pirms idejas pašiem par savu maiznīcu Aināra nodarbošanās bija celtniecībā un darbs kažokzvēra audzētavā. Jāteic, ka arī krīzes gadi Ozolu ģimenei bija izšķirošs lēmums doties peļņā uz ārzemēm. Tā vairākus gadus Ainārs pavadījis Dānijā, bet visu laiku prātā lolojas ideju par savu biznesu tepat Latvijā. Tā pamazām ieguldot savus līdzekļus un nerimstošu darbu, ar savām rokām izveidojis maizes ceptuvi. Domājot par biznesa attīstību, Ainārs pieteicies pieredzes braucienā uz Zemgali, ko rīkoja Gulbenes novada biedrība Sataka. Tur vairāk uzzinājis par Eiropas Savienības finansējuma apguvi tieši mazajiem uzņēmējiem, un arī pats nolēma iesniegt projektu finansiāliem atbalstam uzņēmuma attīstībai. Jā, man palīdzēja, vīra māsa palīdzēja, bez viņas droši vien es nebūtu tikusi galā. Bet tā pa lielam, savas grūtības jau bija, jo nav tas darīts un tā, bet jāpārvar. To tas ir ieguldījums. Par Eiropas Savienības līderu programmas līdzfinansējumu saimnieki iegādājās jaunu ražošanas aprīkojumu, maizes krāsnis, iekārtas maizes raudzēšanai un uzglabāšanai, kā arī galdus un izlietnes. Kā stāsta saimnieki, šis ieguldījums ļaus palielināt ne tikai produkcijas apjomus, bet arī uzlabot kvalitāti, jo labas maizes sastāvdaļa ir arī precīza temperatūras regulācija cepšanas procesā. Pagaidām Ozolu maizes piedāvājumā ir 12 dažādi maizes veidi, savukārt lielākais pieprasījums ir pēc saldskābu maizes un rūdzu maizes. Vīra māte, savukārt vīra mātes māte, un tā recepte mantojas līdz, bet receptes klasiskajai maizītei, saldskābu maizei un rudzu maizei, un tās piedevas, tad mēs paši eksperimentējam un liekam klāt. Sanāk garšīgi, vedam uz tirgu, cilvēki pērk, priecīgi un tik cepam. Ozolu mājas maizes uzņēmuma iekārtu modernizācija bija viens no pirmajiem projektiem jaunajā plānošanas periodā, kas realizēts līderu programmas pirmajā kārtā. Kā stāsta Gulbenes novada biedrības Sataka pārstāve, mazo uzņēmumu finansiāliem atbalstam izsludināta arī otrā kārta, un projekta iesniegšanas termiņš ir no 15. februāra līdz 15. martam. Un šeit var iesniegt projekti nelauksaimnieciskajā ražošanā. Tātad mums nav attiecinājuma lauksaimnieciskās produkcijas primārā ražošana, bet tikai lauksaimniecības produktu pārstrāde. Maizes cepšana, sulu gatavošana, desu, vietējās tirdzniecības vietu izveidei, kā arī darbinieku apmācībām. Un tātad šeit var strādāt, startēt tādu uzņēmumu, esošie uzņēmumi, kuriem apgrozījums iepriekšā noslēgtā gadā ir mazāk par 70 000. Savukārt atbalsta trešā kārta paredzēta sabiedriskā labuma projektiem. Dažādām sabiedriskajām aktivitātēm vai kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, kas ir kā labums sabiedrībai. Un tur mums būs projekta pieņemšana no 3. marta līdz 3. aprīlim. Visa informācija par projekta nosacījumiem, par veidlapām, par termiņiem ir atrodama arī mūsu biedrības mājaslapā Sataka LV zem sadaļas līderi 2014–2020. Biedrības Sataka ir izstrādājusi Gulbenes novada attīstības stratēģiju jaunajam plānošanas periodam, kur no Eiropas Savienības struktūra fondu līdzfinansējuma būs pieejami līdzekļi vairāk nekā 1 miljonu apmērā, no kuriem vairāk nekā 600 000 atvēlēti tieši uzņēmējdarbības projektiem. Lai pieteiktu projektu, ir jābūt labai idejai, uzsver biedrības Sataka pārstāve. Savukārt projektu sagatavošanā biedrība sniedz arī bezmaksas konsultācijas, lai projektu iesniedzēji būtu pēc iespējas labāk sagatavoti savu ideju īstenošanā. Un arī šobrīd jūtam interesi ir uz šo mazo uzņēmējdarbības programmu ļoti liela un nāk ar dažādām idejām. Nāk gan galdniecības, nāk maizes pārstrāde, nāk turisms, nāk
alus ražotnē, tā kā veselības kopšanas pakalpojumi ir dažādi. Arī uz jauno kārtu nāk ar ļoti interesantām idejām. Šīs idejas es vēl skaļi neteikšu, lai ideja nepazūd. Lai iesniegtu projektu, biedrībās Sataka saimnieciskā darbība jāveic Gulbenes novadā. Līdzīgas programmas ir attiecināmas arī citviet Latvijā, un kopskaitā ir 35 šādas vietējās rīcības grupas, kas pieņem un izskata projektus Eiropas Savienības struktūra fondu līderprogrammas līdzfinansējumam.